cilvēks vēro upes visu mūžu, un tagad ir pienācis laiks par tām pastāstīt. Upes straume ir kā mīlestība jūtīgai upes dvēselē. Tā nekad nepāriet. Ir un ir dienu un nakti, vasaru un ziemu. Gadu simteņiem cilvēks lūkojies straumē, cenšoties izprast, kas gaidāms rīt. Ziemā straume pētīt ir visskaidrāk. Ūdens atdzisis, smags, metāliski smags. Ūdens garaiņi, ledus kristāli, gan garaiņi, kas to visu rada. Kad laiks iegriež mīnusā, ledus veidojas ne tikai ūdens virspusē, tas vižņojas arī no grunts un visā straumes dziļumā. Vižņā plīpa ap nozaudētu metāla ankuru, un straume to aizbīda kā vieglu knisli. Vižņi ir skrubis upes ķermenim. Upes miesā rodas skrāpējumi, jaunas iedobes. Putniem tās noteikti jāizpēta. Sablīvējoties, vižņi rada spēcīgu straumes vilkmi tur, kur citā gada laikā, lai rastos, tā ir stipri par dziļu. Upe tīrās, smiltis un saneses tiek pūstas tur, kur tām pienākas būt, uz malu. Vasarā tās apaug, veidojas sēres, un nu jau salam ir ap ko rotāties arī ūdens virspusē. Salmiņš upē. Ap to straume, sānstraume, aizstraume, pār sēri, virs straume, uz straume. Parastam vērotājiem jau konstatēt, vai ūdens zems vai augsts, jau ir daudz. Nosaukt vārdā jāmācās no jauna. Ziemā, ja stiprs sals pieturas ilgāk, upēs ūdens ir viszemākais visā gadā. Vižņu blīvējumi iznes iekritušus kokus, kā talantīgs tēlnieks izveido upes gultnes lieliskās aprises. Vasara ar savu jēzgu parasti aizputina tās ar smiltīm. Līdz nākamajai ziemai. Kas paliek upes gultnē? Tie ir akmeņi. Oļi, kuros ar nākamajiem pavasara ūdeņiem savu māju ligzdas veidos nēģi, vimbas, taimiņi un laši. Straumē šķērslis. To liec, pieskalo, kustina, pulē. Piestraume spiež, aizstraumē rodas retinājums, un tas kā caurule no lejas uz augšu ceļ smilti no grunts. Straume to skalo dziļāku, straume to turpina spiest, straume šaudās, spiež pa labi, pa kreisi, tā piestāja, uzspiež vēl. Visu laiku, katru brīdi. Nav spēka, kas to var izturēt. Šķērslis neiztur un dodas uz jūru. Tur, kur paiztek visas upes. Upe vižņus kā burbuļus sapūš zilā jūriņā. Tie, kuri neizmetas krastā, pārtop par zivtiņām, kuras apēd jūras, mušas, kājas. Siena ķīpa ūdenī, apmēram līdz vidum. Pavasaris kā laba dziesma piesocina smadzenes ar meldiņu, no kura dienām nevar tikt vaļā. Zeme vilkst, līdz atvilkst un laiž sevi pa straumē. Ziemas, kurās zeme nav sasalusi, upes aizputina vairāk nekā gribētos. No krastiem ieskalojas auglīgās zemes daļas, vēlāk tad upei lielākas briesmas aizaugt. No atvilguša purva upē stīdz brūna rāvas straume. Tas ūdeņiem laupa dzidrumu, bet dod arī labāku noturību pret piesārņojumu. Iespējams, tieši dēļ dzelzs savienojumiem Latvijā līdz šim nav konstatētas plašas zivju slimību sekas. Hesu īpašnieki sniega laukus uzpludinājumu krastos mēdz saukt par savu iesaldēto kapitālu. Zivīm sniega ūdens nav paprātam. Plīvojot no mākoņu maliņas uz zemi, pārsliņas savāc putekļus, tvaikus un piesārņojuma daļiņas, kas pavasara ūdeņus dara skābus, rūgtus, zemūdens pasaulē nepatīkamus. Ja zemeslode ir kā pienenes galva, koki ir pieneņpūkas.
Ja zemeslode ir taku takas, upes ir slapjākās. Dabas brīnumi vislabāk rādās, kamēr nav lapu. Sūnas un ķērpji ir vaļā un kūsta gaismu, cik spēj. Ziema pļavās sadzinusi grumbu rievas, briežu rieva, bebru rieva, ūdele nav bebram sieva. Koks beidzas, kukaiņiem viesnīca sākas. Dienas garākas, gaisma spēcīgāka un zāles dzinumi jau sprauc, ņems visu sev un atdos vien ar pirmajām salnām rudenī. Zaļums ir laukā, zaļā enerģētika iet vaļā uz pilnu klapi, ar katru dienu vairāk un vairāk nepieciešams ūdens, lieliskākais dabas aģents un universālākais šķīdinātājs. Visos kokos bez izņēmuma uz augšu ūdens, lejup sastrādātais zelts. Tā mēs augam, zaļojam, bet straumes sakņu izsūktas plok un mazie strauti piesēžas. Lietū izlīst tas, kas no jūras iztvaikojas un uz krastu lietus mākonī atpeldējis. Ļoti daudz, un tomēr tik bieži par maz. Līdz nākamajai lietus gāzei. Kad gaujā pludo pali, zivis patveras vecupēs vai pietekās, tur ūdens mazāk duļķains un garšīgāks. Ko zemūdens pasaulē nozīmē duļķains ūdens? To pašu, ko cilvēkam vasaras dienā braukt pa putekļainu ceļu uzreiz aiz priekšā braucošas mašīnas ar atvērtiem logiem. Elpojiet dziļi, ēst un uzdzīvot negribēsies. Aizsprosts pavasara ūdeņiem ļauj piestāt savā skrējienā. Smagākās saneses seguļas dziļākās vietās, aizsprosts aizsērē, mazinās tā tilpums, un ar laiku tas var tapt par seklu sanesu bļodu, ja vien straume to ļautu. Drosteliņas un drumsteliņas pošas uz jūru. Nevienam negribas ļauties dzīves nestajām pārmaiņām. Pirkstis sažņaudzes, saknes cieši tur krastā. Nekas mani no šejienes neizkustinās. Tad atpeld bebrs, aiznes stumbru uz ēdnīcu, un krastā paliek vien nograusts izcilnis. Kas tur bija? Kas vairs atcerās? Zīmuļa gals smiltī. Jums ir savs ūdens mērītājs. Blakts. 4 kociņi notur to virs ūdens prom no zivju deguniem un ļauj lēkāt. Bet kokteļa salmiņš sejā izsūkt upuriem gardo sulu. Tik daudz dabas gudrības tādā knislī. Kāds no tā labums? Paga. Rīt taču būs kāzas. Viņi lēkā pa nārsta rušekli, tā kā liesmas ugunskurā. Ja uzmanīgi vēro, vaicāsi, ko tas sīkais dara vecāku kāzu gultā. Tas ir radinieks no strauta. Tāds, kuram niķis likt uz jūru uzēsties, nebija radies. Lauku radinieks. Nēģu nārstas laikās izdarības ievziedā. Labi rāda labas straumes svētīgo dabu. Ja ir kritums, to rada olis. Ja ir olis, tāda ir visa sēre. Straume velk cauri oļiem dziļāk nekā varam iedomāties. Spraudziņas starp akmeņiem, svaigs ūdens kā svaiga gaisa malks. Tiklīdz ikrs apaugļots, tas ielīp starp akmeņiem. Neizpūsts, pasargāts, mājas, sākums. Peldot, piesūceknis sarulēts kā smails purns. Kad jāstrādā, vaļā kā plēšas. Kurš atcerās, kas ir plēšas? Nēģim nav kaulu. Nēģi ikri sīki. Nēģi mazuļi strādā kā kompostas liekas upes sanesumos. Nekas sarežģīts. Pirms 10 000 gadu strautecēs pie kūstošā ledāja netraucēti luncinājās senči. Straume dod drošību, ka ikri elpo. Kāpurs atstraumes smiltiņās iesījāsies. Straumes sanesās atradīs, ko ēst un augt. Tad sanesās pāraugušais cīsiņš, bez kauliem trekns, tādos, kos grib visi upes plēsoņas, iemanās tikt uz jūru un pats atklāja savu plēsoņas dabu. Piesūcas zivim un pumpē sausas, ja var.
tad nobriest, beidz ēst un peld uz straujām upes vietām lakstoties. Te ir nārsta deja. Tēviņi mazāki, mātītes lielākas, lomas skaidrs. 2 reizes neviens no viņiem dzīvē nenārsto. Nēģis maksā 14 eiro kilogramā. Šo bērzi notīrīt var ar vienu smēlienu. Nēģu paliek mazāk, bet gadās arī nēģu gadi. Lielākās straumēs jau dažas nedēļas pēc nēģiem tajos pat rušekļos, tos paplašinot, pirinās vimbu armādas. Tās ir lielākas, spēcīgākas, upju izauklētas tās vairākus gadus barojas jūrā un parasti 7. gadā speras atpakaļ. Šis ir Gaujā pie Valmieras, 100 km no jūras. Vai tai gaurai medīt kāzu apdulušās zivis traucē straume? Jeb tas ir tas fenomens, kas arī lauvām liedz saplosīt mazu antilopīti. Straumei ir vējaina daba. Zivīm spuras kalpo tāpat kā spārni putniem debesīs. Cik skaisti sijājās, svaidās, meklē atkal ko apēst. Taču nepamet sajūta, ka kāds to visu vēro. Kāds, kurš nemaz negrib būt piedzimis lidot. Perfekts bruņu vilcienu un tanka dizaina apvienojums, bruņots ar plaķenēm abos priekšas flangos. Ko tāds ķeburs var? Visu. Agrāk vai vēlāk tas savu brīdi sagaidīs un izmantos. Signāla vēži spēja noķert zivi peldējumā, pārējās sugas tikai tad, kad tā stīva un beigta. Zemnieki. Zemiski raupji savā tikumā, bet stingri stāv uz zemes. Pēc horoskopa visdrīzāk visi vēži. Ģimenes cilvēki par spīti dažām ķildām spēj sasniegt iecerēto un nebūtu gudri ieklausīties kaimiņos. Vairāk par visu tur cieņā savu namu, kas vienlaikus ir arī stiprā pils, un to pamet tikai galējas nepieciešamības gadījumos. Laimīgākie mēneši bez burta R, tad nav rūpju par vairošanos un nākamās paaudzes auklēšanu, tikai tekalējošas medības ar paslēpšanos. Pirmajā dzīves gadā bieži līdz pat 7 reizes maina bruņas, tās piemērojot jaunajiem izmēriem. Tad visbiežāk var tikt zivju apēsts, kur vēži tur lieli asari, makšķernieki zina. Visu rudens izskaņu un ziemu vēžu mātes savus ikrus piestiprinātus zem astes, kas patiesībā ir vēders, vēdina, lai tie nenoslāpst, lai attīstās. Aprīlī, maijā tie jau kā mazi vēzīši pametīs vēdera mājīgās mammas kājiņas un nebūs vairs garšīgās vēža olas. Vasaras ūdens ir kā dziesma. Vasaras ūdens ir kā uguns pakulās. Vasaras ūdens ir smaržūdens. Vasaras ūdens ir viegls un auglīgs. Tiklīdz tas sāk trokšņot un putot, tas tiek 5 reizes vērtīgāks, jo bagātāks ar skābekli, jo puto. Putas, putu vērpetes nav nekādi putekļi, putās pārtopa citādi nesalaužami organiskie savienojumi. Skābeklis iekuļas ūdenī, tos saplēš un tā upe tīrās, straume elpo, burbulīši kā nerātni sivēni, skraida un šiverējas. Straume ir kā kalnu slēpotājs. Traucas no kalna uz leju, liec kā grib, liec kā māk un rada daili. Straume ir labs tēlnieks. Straume ir laba transporta kompānija. Straume aiznes visu lieko, atstājot vien to, kas nav izkustināms. Pagaidām nav. Kad nāks ziema, nāks ūdens cietā formā. Palu ūdeņu atbalstīts pa gaisu var iet arī vairākas tonnas smags makans. Mūsdienu straumju slimība ir smiltis.
Tās saskalo atkušņi no nesasalušas zemes, saskalo meliorācijas sistēmas un veci aizsprosti, kuros tās kā nogulsnes aizķērušās gadiem. Smilšu joslas pa upi var pārvietoties gadiem, līdz lielā upe ar savu spēku tās izsērē krastā. Smilšu slimību var labot tikai straumi pati un pamatīgi pali. Smiltis savu pretuzbrukumu dara vasarā, kad straumi mazāk stipra. Ar smiltīm aizsērē un sekli kļūst straumju dziļumi, oļu saprok bieza smilšu kārta un visa ūdens dzīvība pabēg uz vietām, kur ir ko elpot. Strauma nav tikai plašumā un dziļumā mērāma. Dzīvā ūdens daļa oļainā gruntī var spiesties 10 centimetru dziļumā. Katrs apskalotais akmens veido straumes darba virsmu. Dziļumā skalojoties, tas tāpat kā smadzeņu krokas veido milzīgu virsmas laukumu. Tāpēc ūdens radību straujtecē ir daudz vairāk nekā klusos, lēnas straumes gabalos ar dūņainu grunti. Ja aprunājas ar zivīm, upes grunts ļoti ietekmē ūdens garšu. Kad ūdens sakults, tas ir gaisīgāks, tvirtāks. Ūdens sūna dos savu smaržūdeni, zīdaļģe pavisam citu. Vasaras siltajā ūdenī piestraumes glābis tie, kam augstākas ūdens prasības. Tās ir alatas, foreles, lasēni. Parasti kritiskas ir pāris svelošas nedēļas gadā, un straujtecis kā patvērums kalpo labi. Arī lasis un taimiņš savā nārsta vietā neienāk uzreiz. Tam pāris nedēļas vismaz ir jābriest un jāsaprot, kur instinkti to ievilkuši. Tad nu sēž kundziņa dziļumos, kurus salacā par domēm dēvē, un uzsit dusmu plunkšķi, kad ierauga drona lidojumu. Mierīga diena pavasarīgas upes krastā. Saulīte silda, vītaro putni, lidinās spāres, plunkšķinās zivis. Gaurai jau mazuļi izšķīlušies, tie tiek vesti pastaigā. Īsta dieva azote, harmonija. Un tagad pamainām skatu punktu. Saule silda un seklumos pārkarsētais ūdens kļūst zivīm nebaudāms. Putni vīterojot sacenšas par tiesībām uz savu teritoriju, uz savu ligzdu, to darot atklāja plēsoņām sava mitekļa lokāciju. Spāres, pašas riskējot tikt apēstas no zivju, putnu vai sikspārņu puses, lūko nogrābt un apēst vai katru garām lidojošu kukaiņa dvēseli. Tos kukaiņus, kuri šķiļoties uzpeld, vēl pupas stadijā lūko notiesāt zivis. Viņām uzpeldošā maigā kūniņa ir kukaiņu valsts cīsiņš. Gauru mamma ir pieredzējusi un gudra. Savu jaunatni medīt māca tikai seklumos, kur sapals vai līdeka netiek dzīvos kamoliņus apēst. Pārpeldēt čūsku dzelmi, sīkuļiem labāk ar gauras prāmju līniju palīdzību. Amūžīgais huligāns to vēro un sit ūdens bungas, kad jūt, ka vajag. Ja katram valsts iedzīvotājiem varam sameklēt 10 kvadrātmetrus straujteces, neviena attīrīšanas iekārta nebūs vajadzīga. Daba visu paveiks pati. Tā par burzguļojošo krāču lomu dabā teica Andris Urtāns. Vasara. Upes sasilušās straujteces ir kodolreaktors. Zivju olas, kukaiņu olas ir tie kodoli. Kāpuri, to uzpeldošās kūniņas, kuras mušiņmakšķinieki sauc par pupām, mirušie kukaiņi, zivju mazuļi, lielās zivis drifta kukaiņi, kuri ātri iedzīvojas katrā brīvā spraugā vai plēsumā. Tie ir tie reaktori. Iemērkt olas straumē vēlas visi. Straume ir dzīvība. Un tad atnāk bebrs, lielais konstruktors. Latvijā meliorātoru darbus vairāk nekā 10 000 upītēs un strautos viņš turpina pēc saviem ieskatiem. Pamats grāvis, fermentējas. Bebraine rūkst, pūst, maitā ūdeni. Koks nonācis pārplūdumā lūko izdzīvot. Atver lapu atvārsnītes un dienā caur sevi gaisa aiztveiko vairākus kubikmetrus ūdens. Rezultāts šķiet neticams. Upes lejtecē ir mazāk ūdens nekā augštecē. No mugurpuses līdzīgs pīknābim.
ģimenes cilvēks. Skarbs, bet gādīgs, līdz aizpeld pa gaisu. Ūdens bebra ezerā, lai dabūtu ēdamo, medībās kombinē duļķošanu, baidīšanu un burbuļu sienas radīšanu. Kad medību nīriens beidzas, parasti medījums rokā gan vēži, vardes, zivis un zivtiņas. Prasmīgs barības piramīdas virsotnes iedzīvotājs. Skaists un elegants mednieks. Kad vēders pilns, tas laiski pārvēršas par koku un nav atrodams. Lielas zivis. Upīte radušās no ikra. Paaugušās, tad uz jūru. Jūras izlolotas instinktu vilktas atpakaļ uz dzimtajām vietām noslēgt nebeidzamo dzīves ciklu. Var nārstot 2, pat 3 reizes. Iedomājies, cik gudrības ir vienā tādā ikrā. Taimiņam un lasim nav roku. Briestošo mantību vēderā jākustina lecot ārā no ūdens vai cilājoties, it kā bāžot degunu ārā no ūdens. Kad kāzām gatavi, metas straujās oļainās vietās uz sāna un veido bērzes, žvīras, rūšekļus. Mammīte pavētīja akmeņus, straume panes tos lejup un veidojas ligzdas bedre. Tajā straumes spiediens ir tāds, ka var gulēt nekustoties. Un kad duka, atkal uzprišināties uz sāna metoties. Piespurts tēviņš iepūš sēklu. Apaugļots ikrs ir lipīgs. Starp akmeņiem apskalotajā straumes uzkalniņā, kā daudz dzīvokļu mājā, tā arī paliek. Ārā līdīs jau kā maza zivtiņa, martā, aprīlī. Ja tā padomā, arī cilvēki dažreiz izvēlas dzemdības ūdenī. Piedzims ar saprašanos ar ūdeni. Būs viegli dzīvot. Vai šis ir dzīves lielākais fināls vai lauku ballīte? Jūras foreļu, taimiņu, nārstadējas. Tās var skatīties stundām un ar aizturētu elpu. Viena mamma, 2 papi. Vispār tur piemīt arī 2-3 foreļi. Tā vidzemē sauc jāstros nārsta dežurantus. Strauta forele spēja būt ar pieņem jau no 9 cm izmēra. Un ja uz berzes mammai pietrūks lielo partneru, mazie uzkodīs straumes no ligzdas izspiestos ikrus un pie viena arī piešpricēs. Būs pundurpapiņi. Savus gēnus nākotnē iešaut kāro visi. Mamma ir visa pamats. Straume visa šī brīža dzīve. Lielākais paps atkal un atkal spiež mazo delveri ārā no 1. numura vietas. Viena un tā pati situācija, ik pēc pusminūtes, bet neviens negrib rimties. Mamma ir vaļā, mamma karsta, ikri straumē starp akmeņiem, atvēliens un jauna oļu kārta gulst nārsta žvirā. Pirmais redz uzmācīgo uti. Mamma ir karsta, nārsts deg, ūdenim tikai 4 grādi. Aizdīs jūt to uti tālāk uz leju, forels jau gatavs mammai piebalsot. Koris te neder. Mamma vaļā, caurums kosmosā. Tūkstošiem dzīvībiņas ievelkas ūdens pasaulē. Šūnas saplūst, straume spiež, dzīvība nāk. Mamma rukā. Tēvi palikuši traki jau visu dienu, visu nakti plēšas. Viens un tas pats 630. reizi. Foreļi turpat tēlo beigtus, bet savu protni sliktāk par lielajiem papiem. Pēdējais rauns. Pulkstenis sasists, kājas sāp, kurpes pušu un balle beidzas. Šekspīrs, Blaumanis, Upītis, viss sapinies šajā dejā. Tā cena – dzīvība ūdenī. Tā turpināsies, kamēr mēs to ļausim un sapratīsim. Upe ir pasaule. Pasaule ir upe.